atklājās, ka vairākas recepšu veidi, kurus izraksta ārsti, viņas nav iespējams elektronizēt, nav slēgti līgumi, jo tā pamatpazīme ārstam ir jābūt NVD datu bāzē atrodamam. Nebija slēgti līgumi, šis ļambasts ar līgumiem, pieaudzis recepšu skaits, papīra recepšu skaits, ko farmaceiti nepaspēja. Pretī tam skaidrojumi no NVD, kādā veidā to izdarīt. Katrs recepšu veids, vai tas ir Latvijas rezidentam vai nerezidentam vai ārzemniekam, atkal ir atšķirīgi paņēmieni, kā to izdarīt, lai tā recepta aiziet. Un visbēdīgākais e-receptes gatavību šo visu apjomu apstrādāt tādā laikā, kā prasa noteikumi. Diemžēl te mums ir divas ļoti, jāteic, garas un skarbas sarunas bijušas. Mēs esam uzdevuši ļoti daudz jautājumus, mums nav vēl atbildes, mēs ceram, ka viņas ātri būs, jo tā ir taisnība, ka tagad sanāk, kad ārzemnieks ar to pārrobežu recepti, viņš to samaksās tikai to uzcenojumu daļu, farmaceitu pakalpojumu maksu viņam nepiemēro. Farmaceitam ir jāizķer tās kļūdas, kuras ir sistēmā iekšā, un kad viens dzīves piemērs ir, farmaceits drīkst izsniegt zāli, tad, ja ārstam ir noslēgts šis te līgums. Kā mēs zinām, ļoti daudz ģimenes ārstu vēl joprojām nav noslēguši līgumus. Tātad šobrīd cilvēks atnāk ar recepti, bet formāli aptieka viņam zāles nevar izsniegt, jo ārstam nav līguma. Ja farmaceits izsniegs šīs te zāles, viņš pats riskē, kad viņam būs jāapmaksā šīs te zāles, ja gadījumā tas ārsts tomēr to līgumu nenoslēgs. Un tādu nepilnību ir daudz.